Cik tad īsti ir to kāju tūkstoškājiem? Vairumam sugu no 40 līdz 400. Laikam gan būtu jāpiebilst, ka tikai 2021. gadā Austrālijā tika konstatēta suga, kurai kāju skaits pārsniedz 1000. Šīs sugas mātītēm zinātnieki saskaitīja 1306 kājas, tēviņiem zem 1000. Interesanti, ka tūkstoškājiem pie viena ķermeņa posma ir 2 kāju pāri, bet 100 kājiem tikai 1. Kas tad ir šis? Tūkstoškājs. Ja parušinās pa augsni, atrast var ne tikai tūkstoškājus, bet arī šāda paskata dzīvniekus. Kas tie ir? Garkājoda kāpuri. Paši garkājodi ir cilvēkam pilnīgi nekaitīgi, bet tie ir diezgan palieli kukaiņi. Ķermeņa garums sasniedz 1 līdz 3 cm, bet spārnu plētums var sasniegt pat 3 cm. Uz zemes var sastapt arī tauriņus. Lai gan liela daļa tauriņu galvenokārt pārtiek no ziedu nektāra, kas sniedz enerģiju, tiem ir nepieciešami papildu mikroelementi, līdz ar to tie sastopami arī uz mitras augsnes, dūņām, pie peļķēm vai pat uz dzīvnieku ekskrementiem, lai uzņemtu ūdenī izšķīdušos minerālu sāļus. Šis konkrētais tauriņš ir jāņogu raibenis. To ir viegli atšķirt no citiem raibeņiem, jo nevienam citam nav tik ļoti izroboti spārni. Turklāt pakaļspārna apakšpusē ir mazs balts komatiņš, jeb C burtiņš. Bet, staigājot pa zemi, jābūt uzmanīgiem. Nevar zināt, no kuras puses uzglūn kāds mednieks. Piemēram, šis zaļais mednieka zirneklis. Šie zirnekļi tīklus neauž, bet laupījumi vienkārši noķer. Kā var redzēt, šie zirnekļi nav no mazajiem. Mātītēm ķermeņa izmērs var sasniegt pat 1,5 centimetru. Mazāki, bet ar ļoti interesantu uzvedību, ir šie vilga zirnekļi. Tēviņi izmanto savas pedipalpas, lai pievērstu mātīšu uzmanību. Šim tēviņam gan vēl kustības mazliet jāpieslīpē. Bet vispār pavasars ir laiks, kad visi dabā cenšas viens otram izpatikt. Arī šīs griezējbites tēviņš cenšas savaldzināt par viņu krietni lielāko dāmu, bet arī viņa centieni neizskatās veiksmīgi. Noslēgumā viena melnā meža strazdas serenāde.